Sveicināti manā kanālā. Šodien 24. mājas, un tā kā solīju jau to lauku apskatu, es skatījos, kad iepriekšējā reizi kvieši tā kā filmēju 20. aprīlī, tad jau galīgi maziņi bija vispār tāda bāla, arī pat īstenībā nemaz nebija tik. Šobrīd skatoties uz atpakaļ, liekas, ka mums salīdzinoši švakāk viņi bija. Un šobrīd ir tāda, kad būtībā man ir līdz ceļiem, tā kā princis jau, var teikt, gandrīz sakļāvušās ir. Un, viena tā kā izrāva ārā, sanāk, kad divas kaut kāds lapas tur nokautušas ir, un tad ir 4 lapas šobrīd. Viena tā kā pārplēs uz pusēm, tur būtībā jau vāri priekšā jau veidojās. Tā. Salīdzinot ar kaimiņiem, man tā kā liekas, ka manējiem Zūri sētiem tā augsne varbūt ātrāk iesilst vai kā. Viņam tā attīstība ir nedaudz ātrāk nekā kaimiņiem. Kas arī ir pluss, īstenībā paildzinās veģetācijas ilgums un tā. Tā kā slimības īpaši ir nedaudz, jā, tā savs plankumainība arī, bet uz priekšu viņi tā kā neiet, tā kā agresīvi nav. Es ceru, ka nebūs nekas jāmiglo fungicīdiem. Es esmu atnācis tagad tādā vietā, kur tāds neliels eksperiments tika veikts uz Silmešu. Tas eksperiments bija ar to, ka mēs te izvedām mēslojumu, tādu neparastu mēslojumu. Redzēt var, kamerā arī noteikti jāredz, ir izteikti tumšāks ir šeit, tādiem, nevienmērīgi, protams, bet tumšs ir ļoti. Tā kā, šeit bija, mums tepatām blakām ir kalts, kur mēs tīram, būtībā ar gaisu tikai attīra tos graudus, un tur sānā krājās tās nezāļu sēklas, ko atsūc putekļi un viss. Un tad vienkārši ar kausu izved šeit un izkliedēja vienkārši to kausu, neizlīdzināja, bet ar kausu izbēra to, kas nāk no kalts ārā, tas nezāļu sēklas. Tāds rezultāts, tā kā, man liekas, tik daudz tie mīti lauksaimniecībā, kad viens no tiem ir tas, kad noindēs tagad viss nezāles, 1 gadu, 2 gadu, 3 gadu, un tad tā kā to lauku attīrīs no nezāļu sēklām, un tad beidzot būs miers, tad būs viss Bet tā jau viņš nav. Tā augsne vienalga ir pilna ar nezāļu sēklām, un jāmiglo būs tā, ka tā. Un te tā nezāļainība, piemēram, vienmārīt. Nezāļiem te var redzēt, kāds tas, šitas te no kaltas, te vienkārši pa biezi. Vajadzēja izlīdzināt nedaudz ar tiem diskiem, lai būtu vienmērīgi tas mēslojums. Un, pagriez uz otru pusi, kā var redzēt. Bet, nezāles tā kā nav īpaši vairāk. Tāds skats ir. Tepat īstenībā, kur nav tas nezāļu sēklas, te ir virza, kaut kā nav paņēmis varbūt. Šeit, kur ir ritīgi daudz, tur ir vienkārši spēcīga labība, spēcīgi kvieši. Šeit ir bijis pa biezi, un nav iesējies tā rinda, jo pa biezi tā kārta nav izlīdzināts, bet nezāles arī tā kā nav, vispār nav īstenībā. Tā
kā, nav ko baidīties no nezāļu sēklām. Tas īstenībā ir tāds atklāts jautājums, ar ko atšķirās tā kā starpkultūra no nezālēm. Un tā. Ja kāds zina, varbūt var ierakstīt komentārā. Kad, vēl te, ko jūs redzat, kad man pilns ar tiem rudziem ir cauri. Tas ir tāpēc, ka mēs, vai no sēklē nedaudz klāti bijis, vai no to, ka tā starpkultūrā mēs sējam rudus visur. Un tā kā, bet man baigi tas nebaid, jo tas procents, man liekas, neliels ar tiem rudziem. Tāpat tam jau pārdos un mirs. Tā. Bet šeit ir ievērojami tā kā spēcīgāk. Tā. Un tepat blakām ir kukurūzas lauks. Tūlītām uz turien aiziešu ar jūs nomešu. Tā šeit kukurūzas lauks, ko es sēju arī Zālājā tīri, kad te pļauj sienu vairākas gadus pēc kārtas. Tā kā. Un šobrīd ir smuks satīgas kukurūziņi. Viņas arī krāsa ir smuka, kad, necieši no saules un neko tagad jau ļoti silts laiks. Nedaudz ir neizmērīgi necējies. Tā pie vainas ir tā spolīte, vajadzēja ielikt citu spolīti, tad ir sevi atstāt to spolīti graudam un līdz to. Te ir posms, ir būtībā. Un te nav kaut kāds pusmetrs, un tad viens ir, te divi. Te atkal nav kā gabal, viens, vēl viens pusmetrs atkal. Tā, nav ideāli, var teikt. Rīpiņas ir. Tā būs labi. Katrā ziņā krāsa ir tāda, ka viņš no mitruma trūkuma necieš. Kur būtībā tagad jau daudz sāk runāt par to, ka Latvijā sausums ir atkal. Mazūrī tāda problēma. Nevajadzētu būt. Tā. Šeit blakām prieši manēji. Tā. Tāds paši kā iepriekšējā laukā. Šeit tā bišķi smukāk kukurūzi izskatās, bet tas būtībā tikai izskatās savādāk. Tas, jo izmērs ziņā ir tieši tāpat te blakām. Tā. Prieši būtībā visos laukos ir vienādi, normāli. Tā vieta, kad bija izmirts, bišķiņ. Ziemskaišana viss kārtībā. Vēl atcerējos jau filmē tā lieta par to, kad miglotājs neatstāja pēdas aiz sevi. Te ir divreiz braukts kass vienreiz un herbicīds vienreiz. Un būtībā te kaut kur varētu būt, kad ir tehnoloģiskā slieda. Viņa jau vairs var nesaukt par tehnoloģisku, jo viņa nav. Tā kā miglotāji tas nospiedumi nav. Ir atsevišķos laukos, kur ir redzams, kur ir braukts, bet tas ir dēļ to, ka bija tomēr stipri mitrs. Tas lauks, ka brauc ar kasu. Šeit vispār nav. Vispār nevar pateikt, kurā vietā ir miglotais braucis. Tā. Tā, rezultāts sasniegt. Nākošā laukā vasaras kvieši. Šitos šogad sēja paši pirmos. Un tā kā neatceros, kurā datumā. Bet šobrīd izskatās tādi. Un
ko es ievēroju. Šogad baigi daudz, man liekas, mārīts ir. Te ir, nu, katrā laukā redz, man liekas, cits gads viņas tā kā nebija tik daudz. Ko vēl ir? Nē, nu jā, rekuji. Tā kā, nu, viņas laikam gaida tās laputs šogad. Var sagaidīt, ka būs ko ēst. Tā kā. Nu, ko es te redzu šajā laukā, kad, nu, tā kā steidzam vajadzētu herbicīdu arī. Jo nezālīts jau ir, un tāds paliels jau. Tā kā tuvākās dienās tošien brauks nomigos. Nu, jautājums par to mitrumu. Tā kā, cik tā mitrs vai sauss mums šeit ir. Arī jau izskatās, ka izkalts ir, bet es te parāku tādu lāpstiņu līdzi, nav spica. Tā kā tāda trūla. Kaut ko izrakt var. Tā kā, te jā, sanāk tās vāka augšņās. Nu, te, protams, ir savs, bet tas arī pluss ir, nu, tā kā mulčs sanāk, redz, jā. Kaut kāds salmiņš, kaut kas, nu. Bet, un zem to, nu, sanāk zem to kārtiņu, šeit jau ir, nu, mitra zem. Nu, reāli laba. Tā, nu, jūt mitrumu ar roku. Tāpatām arī izrakstē nedaudz kvieši. Tā. Cerams, ka uzticēs man. Tā, roku pataustot, protams, pirmie kaut kādi 3 centimetri, nu, ir savs, bet te jau ir mitrums normāls. Un tas jau, nu, reķi, tas jau ir samāk. Un sanāk tā, kad starp vagām tas, kas ir uz augšu, viņš kā mulča notur to mitrumu. Un, ja tiem kviešiem ir vajadzīgs, viņi dzen tas saknes uz sānu. Un, nu, tādā veidā viņi jūtas ļoti labi kviešos. Nu, tajā zemē. Nu, tas sausums, protams, jau varbūt ir vajadzīgs kaut kāds lietiņš, bet, nu, mums nav bijis te nekāds lietas, nu, nopietnas. Tā kā, tā, ko vēl es, tā kā, jau paspēju apskatīties, nu, šeit ir, kur nav pierūlēts, arī jau kunkuļēns ir, bet, nu, tāds plais izteikts nav, un arī te, ka parok, tad virskārt ir savs. Būtībā viņi ir labi, ka te ir savs, jo starp rindām tukšu vietu, kur varētu augt nezāles, bet ir tik savs, ka viņas nevar augt. Līdz ar to, nu, arī tā vāks augšņi ir, nu, ļoti labi. Līdz paiesim uz to pusi, kur ir norūlēts. Tas izmēģinājums vienu slēju, kur norūlēts. Tagad pēc skatu, nu, te sākās, jā. Pēc skatu īsti nevar atšķirt, piemēram, te. Pirms kaut kādām 4-5 dienām brauc garām. Tā bija redzams, nu, jā, izteikti tā kā labāk ir, nu, vizuāli. Un jā, es tā kā nodomāju, kad vajadzēs visus laikam rulēt nākošgad, bet šodien es vairs tā nedomāju, tāpēc, ka ko es te redzu, tāds plaiss ir izveidojušies starp rindām. Un nezālīts arī vairāk ir, tā kā tā rulēšanā, nu, nav varbūt. Nu, man šobrīd liekas, ka nav vajadzīga nekāda rulēšana un pievilšana. Ka tā, pils ir nezālītēm. Tā. Un viņi arī nepamata nav spēcīgāka par to, tam aiziešu līdz vietai, ko beidzas, jau tepat beidzas. Te ir, nu, tā kā, šeit ir, nu, pievelts, šeit ir nav pievelts. Tā kā tā pievelšana, nu, sanāk, ka nemaz nav vajadzīga. Ot, tā, ko. Tā eglīte arī miglas ar MCPA, tad jau būs ok, eglīte arī būs kirdika. Šī jau tā neiesētā laga. Kaut kas bija uzķēries uz to sēšanas kāju, tai galā tur izbiruši vairāk tie kvieši. Teikt, kaut kur
pusratā ir kaut kas aizķēries, kad vēlēnā kaut kas tāds. Lauks ļoti labi. Tā kā vēl no tāds sausuma necieš. Te šajā laukā parasti kaut kur, būtībā mums te salnas vispār nav bijuši, bet šeit šajā laukā bija nedaudz tādi dzelteni pleķīši. Sanāk, kviešiem tie galiņi čučo apsaluši. Bet, ļoti maz pa laimi, tā kā nekas traks. Vasaras kvieši tādi šajā laukā. Nākošais lauks man te kukurūza ir arī. Bija viens video, ko es tā kā filmēju, kad es sēju. Bija tādi. Ļoti labi. Vienīgais nepatīk tas, ka ir, vietām ir pa biezi, tad ir kaut kā tukšāk tie gabali posmi, un tad atkal ir 3 kopā, un tad atkal nav. Vajadzētu cits polīts tā kā likt. Sadīguši viss tā kā lielākoties vienādi izmēri. Tā. Tur bija lielāki tie rudzi. Šeit es vienkārši ātrāk nomigloju, un viņi kaut vispār pazuduši. Neko nav darījis, bet tieši tāpatām tie rudzi iesēti. Bet tos migloju tieši pirms sējas. Un tāpēc tur tāds izskatās. Es tur neesmu bijis vēl. Paskatīšos, kā tur izskatās. Tie rudzi kalpo tā kā tāda mulča. Man patīk. Es domāju, vienīgais saimnieks, kas grib redzēt melnu lauku. Droši vien domā savādā. Tāda kukurūziņa. Krāsa ir ļoti laba. Tā kā čupiņā sabiruši. Vēl būs viens pārs. Šogad iesējies ļoti labi. Tā. Tālumā arī redzēt tos zaļos asniņus. Rūts kalpo tā kā mulču, teikt. Arī būs nedaudz vairāk mitrums. Un kukurūzai viņi netraucē. Varēja būt pat lielāka masa. Būs bijis labāk. Tā brauks uz nākušo lauku. Esam uz nākušo lauku. Tā kā rūdzi te nedaudz mazāk cauri. Tas arī tā kā manējais tur tā kā vairāk tie rudzīši. Tā, šeit ir skāgens ziemas kvieši. Izauguši ir jau arī kā līdz ceļiem. Tādi paši, kā droši vien tajā laukā. Nāk 1, 2, 3, 4, 5 lapus. Tā kā apakšē ir slimība kaut kāda. Te arī nedaudz ir. Plānots nav nekāds fungicīds te migot. Es atrodos tieši uz to bijušo tehnoloģisko sliedi. Šeit miglotāji braukts 3, kā jau gar malu, tur īsti nav izvēles, tur neko nevar mainīt. Te ir tā kā 3 reizes pa vienu vietu braukts. 2 reiz ar kasu un 1 reiz ar herbicīdu. Gandrīz vai nevar pamanīt. Šeit augsne kādu. Protams, jau pasaules ir starp rindām. Es domāju, ka lapsiņu nepaņēma.
domāju, ka mitrums ar te vēl nekas netrūks, viss ir kārtībā. Mitrumiem izauguši tādi, viens gandrīz sakļaujušās ir. Varēja būt labāk, sanāk, kad stūros man tā, ka miglotājiem tur neslēdzās tās sprauslas. Stūri iznāk, ka iekšmalā ir vairāk kasas un tur ir tā kā stipri tumšāk. Nu, arī tā kā veselīgāk, līdz ar to tā doma ir nākošu gadu kaut kādu trešdaļu tomēr to slāpekli vairāk dot. Un tad varētu būt vēl smukāk. Nu, man apmierina tā kā šis stāvoklis, ka tagad ir. Doma jau arī bija nepārbarot pa daudz. Protams, jau no ražas neviens neatsakās, bet slāpeklis maksā to naudu. Tā kā pagājuši gadu tādā cenā bija, tad tas tā kā pa daudz bija. Šitien ir tā josla, kur tā kā atšķīrās krāsa pavasarī. Tagad auguma ziņā pilnīgi vienādi ir krāsa, var redzēt, kā mainās. Tad tie 4 metri viens ēmaši, kad otru pusi ir labāk redzēt. Bet tā pilnīgi vienādi ir. Pēc tam es atcerējos, kad tā atšķirība ir tāpēc, kad šajā pusē ir skāgens, šitajā pusē informērs. Informēram tā kā zilāks tas lapas. Tā kā šķirnes īpatnība, tā kā nekas īpašs, bet auguma ziņā vienādi. Ražības ziņā arī droši vien bišķi neatšķirsies. Tā, arī. Miglotāji pēdas. Bišķi, ko var redzēt. Tas arī viss. Tā kā. Kāpēc es par tām miglotāju pēdām tik ļoti tā kā uztraucās, ir vai nav, jo būtībā, ja to jau es viens ir rēķinājis, kad tehnoloģiskā slieda būtībā ir tur kaut kādi 4-5% no kopējās platības. Līdz ar to 4-5% arī no ražības tas ir samazinājums. Pie ražības varbūt tur 8 tonnām jau no tie 4-5%, cik ir kaut kādi 300-400 kg. It kā nedaudz, bet pie 500 hektāriem tas iznāk cik tonnas? 150 tonnas tas būtu. Jā, 150 tonnas naudā, tas jau ir diezgan interesanti. Tā lauks viss vienāds ir. Te tālākam malā ir smilšens, bet negribas tur iet. Cerams, ka arī būs ok. Tā. Šis mans tas lielākais lauks, ko es arī biju filmējis, kad migloju ar to foršu miglotāju. Un arī pāris reizes, man liekas, bija. Vai vienreiz bija atbraucis, ko uzfilmēju video. Tā. Braukšu uz nākošo lauku. Vēl šo to ir ko parādīt. Braucu garām. Izlēmu uzfilmēt arī sliktāku vietiņu. Es saprotu, ka nav jau viss arī pilnīgi ideāli, kur vēl pacensties, bet tāds vietas par laimi nav daudz. Ne tikai vienkārši dēļ veiksmes, bet dēļ to, ka mēs pēdējos 3 gadus ļoti daudz meliorāciju labo. Šeit arī auguma ziņā ir tikai nedaudz maziņāk, arī pietiekuši spēcīgi, tie kvieši. Bet šeit sanāk meliorācijas, tur ūdens stāv pa ziemu un šitien stūrī tā kā gaišāk ir, jo vienkārši mazāk to kasu sanāca, ka uzlaid. Un arī, būtībā viss ir, te ūdens nestāv, bet viņš mirkst. Tā kā te brauc agri pavasarī, tad redz, ka tie kvieši nejūtas labi. Man jau liekas, ka lielāk kaitējumi notiek tas izslīkšana, izmirkšana. Tā kaut kas sauc ir visticamāk. Arī būtu arī kvieši tie ir. Varbūt vienkārši vējās.
Es vēl nav tāds speciālists, lai varētu atšķirt. Nu, te ir tāds. Nu, pārsvarā pa laimi ir visur ļoti labi. Tā kā brauksim tālāk. Nu, atbraucu uz lauku, kur sēju. Tā zaļajā pļavā, kur pienenis ziedēja, tā kā vairāk nezied. Un, jā. Nu, skatos, kad kas eļas rutkas ir sadīts. Vien otru arī var atrast to eļas rutkas vai gāteri, īstenībā, jā. Arī to lupīnu. Tagad kaut kā nevar atrast, bet bija. Viens otrs akmens arī. Sabrauc. Lupīnu vēl šitā neredz, bet bija tur pie mašīnas tuvāk bija viena. Kā te ir. Bet, nu, glifosāts iedarbojas kā ļoti labi. Un tā. Tad doma ir līdz rudenim te zaļmēslojam papu un tad sēt kaut kāds grauds, kvieši vai rudus, kaut ko. Kāds ziemājas, jo te melorācija normāli. Āboliņš baigi spēcīgais īstenībā ir. Baigi stipri netaisa to glifosātu un ir lauku, kurš tā kā panīkuļo un pēc tam atkal aiziet. Un kas īstenībā nav slikti, jo viņš jau arī dod, nu, tā kā piesaist uz slāpeku un tādā garā. Jā, lupīnu gan īsti neredz. Šitas te varētu būt. Ko vēl viens ir pakam. Jā, var teikt, tagad tie lupīni nāk tagad. Bet man būs labi, ka te smuks. Lupīni neizsotkas. Tā. Šeit arī viens cits lauks, kur arī nedaudz savādāk tā doma ir. Zaļmēslojam papu šeit arī. Šito sēju agrāk, pateikšu, kura datumā. Nu, lupīna jau šobrīd ir tāda liela. Tad bija pagājušo gadu pēc, kas tad bija? Nošana pēc kultūra augu novākšanas, tad iesēja starpkultūru. Un lielākā daļa jau pa ziemu nosala, bet, nu, ir, ko vīķis smuks ir tāds un, nu, rudz arī. Nu, tai maisījumā bija. Tā kā rudz jau liela ir. Nu, šobrīd ir tā izskatās. Te es pirms sēšanas nekādu glifosātu nelietoju. Tā kā te ir tā kā, jā, prieks pa vīķiem. Jo vīķiem ļoti ātri īstenībā ir tās gumiņu baktērijas, tie ziemas vīķi. Ātrāk nekā āboliņiem. Eļas rutkas. Smuks sadītas ir. Tāpat lupīna. Nu, nav ļoti daudz lupīna, bet ir. Un tā doma ir lupīna eļas rutka. Kāpēc? Nu, tāpēc, lai, nu, tā kā, nu, iet par to sakni, viņam tipa miedsakni ir. Iet pēc iespējas, nu, uzirdina tos apakšējos slāņus, jo kā normāls lauks šeit, bet, nu, tie rūdzi neizskatījās labi, viņi tā kā mirkst. Nu, tur bija problēmas ar melorāciju, tur tālāk, nu, slikts tas grāvītas līmenis, tur tālāk bebers nošana, galīgi tur, nu, tā kā bija. Tagad kaimiņu saimniecība arī tur ļoti, nu, daudz izdarīja, lai būtu normāli. Nu, mums arī ar ekskavatoru jābrauc, jāpatīra savus grāvus, izteks viss ir atrasts un, nu, būs šogad tas zaļmēslojam papu
Un tad jau varētu būt, ka tas lauks aizies kā normāls. Tā, šobrīd tāds. Cerams, tad, kad saaugs būtībā, es jau gribētu, lai tās sēļas rutkas un tā lupīna būtu te, līdz viduklim. Ir tik zaļā masas, lai ir redzēs, kā. Pirmo reizi būtībā es sēju, tādu maisījumu lupīnu vispār pirmo reizi mūžā. Tā kā tad jau skatīsies, kā ir. Baigi ātri vispār sadīga lupīna. Šitajā laukā. Te otrā reizes vēl nē, bet tad jau manis. Vēl atbrauc uz Rudzu lauku. Te jau es vienreiz biju, kad es filmēju. Te tas, kur viss augšņi tipi vienā laukā. Šis tas pats ir. Te sēts ir tiešā sējā. Tā kā nav ar Mzūrī. Bet Rudz ir lieli. Man līdz pleciem. Es tā kā neesmu baigi lielais augumā, bet vienalga smuki. Rudzi. Vārps. Man liekas, kad ir pietiekoši garas. Tā kā te arī tehnoloģiskās sliedas tā kā nevar redzēt. Stiebri vēl visi zaļi. Nav ļoti tumši. Bet te jau tāpatām nevar pārspīlēt ar to slapekli, jo viņi jau droši vien sagāzīsies jebkurā gadījumā. Es tā domāju, ka Rudz jau droši vien daudziem neinteresē, bet jau nesēja cilvēku Rudz, bet sanāk tā, ka mēs ļoti daudz tā kā sējam ar nolūku, tā kā augsnes auglības paaugstināšanai. Jo visu laiku tā kā pietrūkst augsnei tā kā tās segums, tā kā mulčs, tā kā, nav. Tāpēc, piemēram, es iepriekš sēju arī raps bija, bet rapsim jau nekas nav, tur pulvers, viņš sabirst, un tāpat zirņi jau arī viņi būtībā iznīcina tos salmus. Tā kā, es gribu sasniegt, lai ir virspusē ir mulčs, kas aiztur mitrumu, un līdz ar to viss tur sāk strādāt tajā augsnē. Tāpēc diezgan daudz ir tie Rudzi sasēti. Un šobrīd jau vārps, jau 15. maijā jau bija vārps ārā pilnībā. Un, jābrauc ir, kur būvēt kombains. Drīz jau jābrauc drovā. Šitā laikam saucās, kad viņš zied, vai ne? Viss jau te nezied, bet tur viens jau bija. Tā. Kūšana vairs nav aiz kalniem. Apstājos pie vēl viena lauka tieši. Informers. Šis ir, es gan visu laiku nesaku par tām augstnēm. Te es apstājos tā doma parunāt par to, kad cilvēki parasti saka, ka mālaina augstnē tā kā nevar tur tieši sēju vai tur striptils. Tas ir pilnīgs muļķības, jo šitas ir pietiekoši mālains lauks un te viss ir kārtībā. 1. 2. gadā varbūt tur vasarā sējot, nav tik labi, ir slikti varbūt, bet nevar jau gribēt arī, kad visu laiku to augstni čakarējot ar arku, tu būtībā uzstājas zemi, kas brīžam ir dubļi, un tad tajā var gribēt, lai, tā kā uzreiz nākušā gadā izveidojas atkal augsne. Ir jāpaiet laikam, un tam laikam, kam jāpaiet, jābūt tādam produktīvam, ir jāsēj auga atliekam un lai tur sarodās tā kā gan sliekas, gan tie mikroorganismi. Es ļoti lielu ietekmi, tajā augsnes auglības uzlabošanā, 3. gadā ļoti daudz sliekas parādījās. Un tā. Šeit es biju apstājies vietu, kur es te braucu virsū ar miglotāju uz to lauku, un šeit es palaidu tā kā miglotāju. Te kases ir vairāk ticis, un tā kā smuki ir. Apakšā ir dzeltens lapas, bet,
Viņi ir spēcīgāki, līdz ar to arī tas slimības viņas tā neņem. Te ir bakam. Nu, daudz tādu kā apakšā dzeltināts lapas. Nu, būs jau normāli. Bet, nu, tā kā uz nākotni jāpalielina tas lapa, kad dēļ tomēr ir. Nu, kviešiem. Tā, mālainā zemē aug ļoti labi. Stiptili, ka nav ko baidīties. Mālainās zemes atkopjas ātrāk, jo smilšienās ir noblietējušas, smilti noblietējas ātrāk un vairāk, man liekas, un viņas tu it kā var irdināt vai ko, un kamēr, nu, tu uzirdini, viņi sakrīt atpakaļ, un, nu, tas ar smilšainām zemēm, nu, man vismaz tik ātri neiet. Protams, visāds meliorācijas problēmas arī, bet pārsvarā, kur smilti ir, tur tik ātri neatkopjas, jo šajos te mālainos laukos, tas otrs arī manējais, otra puse, nu, ūdens vairs nestāv, tā kā izņemot to vietu šogad, bet tur jau tajā vietā jau vienmēr ir stāvējis ūdens, bet mēs te sakārtoju tajā vietā meliorāciju un iepriekšējā gadā nebija. Tas jau pazud, nebija nekāds peļķis vairāk. Bet šogad rudenī kaut kāds bija viens tāds lietas gāziens, kas tā kā, nu, kā uzsāk krāties, tas ūdens bija tāda neliela peļķīta salīdzoši, tā bija īstenībā. Parasti bija 3 reizes vairāk tā peļķa liela, tā kā, nu, kvieši normāli, tā kā. Kvieši it kā garlaicīgi rādīt, man tā liekas, nezinu, kas interesētu, nu, ko citiem parādīt. Jo tie lauki ir diezgan vienādi visi, nu, es nezinu. Augums līdz ceļiem, vārpi jau sāk veidoties. Nu, tā. Ir 2 lauki, kur arī mitrumu ietekmē, viņi nav tā kā tik smuki, bet pārējie visi, kā 10, 12. Nu, viss tā kā vienādi, tā kā šis lauks, tā arī viss ir. Tā, un tad es laikam viss ir uzfilmējis.